Draudzē, prieks jūs sveikt mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un ieskatīsimies Bībelē. Un kopēji lasīsim no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas no 1. līdz 12. pantam ieskaitot. Jūsu sirdis, lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noeju, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka: Kungs, mēs nezinām, kurp tu ej. Kā lai mēs zinātu ceļu? Jēzus viņam saka: Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam saka: Kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Jēzus viņam saka: Tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip? Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas patstāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noēmu pie tēva. Lūksim Dievu. Kungs Kristu, paldies par šo atgādinājumu, ko tu mums dod šodien lasīt un ieraudzīt. Patiesi dod, lai tu esi mūsu ceļu rādītājs. Patiesi dod mums to satvert, dod mums to dziļi sirdīs noglabāt un ieklausīties, ko tu īpaši mums gribi teikt ar šiem vārdiem. Kāds ir mūsu ceļš, kas mums jāiet ar tevi kopā, kur varbūt šobrīd tu gribi mūs pagriezt uz citu virzienu, kur mēs neļaujamies savā spēkā. Dod mums pazemību vairāk tevis klausīties. Dod mums vairāk, lai tu ej vairumā un mēs ejam mazumā. Paldies, ka tu esi ceļš, patiesība un dzīvība un ka tu esi ieinteresēts ik katrā mūsos. Dod mums to saprast, dod mums tanī dzīvot, dod mums tanī dziļāk būt. Dod mums alks pēc tevis vairāk izprast un sadzirdēt un saklausīt un baudīt to milzīgo mīlestību, ko tu mums esi paredzējis. Lai tavs prāts, Kungs Kristu, notiek un sveitī tagad arī Ilmāru un viņu vārdu un pieskaries īpaši viņam, lai Svētais Gars runā uz mums katru un saka to, ko tu esi mums paredzējis. Amen. Esat visi mīļi sveikt mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Sakiet, vai jūs zinat, ka cilvēkam ir divas acis un divas ausis? Jūs teiksiet, nu gan tas vecais mācītājs ir sajūts. Bet kāpēc jūs tā tik droši varat teikt, ka jā, mēs zinām, ir divas? Pārējais. Tāpēc, ka jūs apskatāties. Galu galā, ja nav neviena cilvēka, uz ko paskatīties, var jau paskatīties arī spogulī. Un tu redzēsi, ir divas acis un divas ausis. Bet, ja tagad man parādītu vienu cilvēku, vienu konkrētu cilvēku, un vienmēr ļautu skatīties uz viņu tikai no sāniem profilā, es varētu būt drošs, ka viņam tomēr ir otra acis un auss. Ja man parādītu šī cilvēka rentgena uzņēmumu, tad es varbūt redzētu, tur caurums ir galvas kausā. Bet ja man parādītu tā cilvēka, teiksim,
ultrasonoskopijas kaut kādu attēlu. Redzat, viss ir atkarīgs no tā, kā mēs uz tām lietām paskatāmies. No kuras puses? Tas tāds vienpusējs skats visu laiku no vienas puses var būt kļūdains. Ir jau dažādi skati. Mēs paskatīsimies no sāna, cilvēks būs savādāks. Paskatīsimies pretskatā, savādāks. No virsmas pavisam jocīgs. Dažādi skati. Ja mēs domājam par lietām, kas ir pasaulē, tur arī mēs varētu teikt, mēs varam uzlūkot kādu lietu no estētikas viedokļa, ar māksliniecisko skatu, varbūt ar biznesa skatu, varbūt ar inženiera aci aplūkot, varbūt ar ārsta skatu. Dažādi skati. Bet ir kristietim kāds ļoti nepieciešams, vajadzīgs skats, un par to es gribu ar jums kopā šodien runāt, un tas ir pravietiskais skats. Tātad galvenais mums ir pareizo skatu izvēlēties, kā skatīties uz to lietu, lai mēs iegūtu vispareizāko, visprecīzāko priekšstatu. Bet es gribu sākt pavisam ar kaut ko citu. Tas nebūs nekāds jaunums, ja es teikšu, ka pasaule šodien iet uz grunti. Visās jomās. Mēs gan gribētu dzirdēt kaut ko priecīgāku. Tādu par mieru, par labklājību, par uzplaukumu, bet tā realitāte ir cita. Situācija pasaulē kļūst aizvien bīstamāka un aizvien saspringtāka. Un tas viss nav vairs kaut kur tālā nākotnē un tāli ģeogrāfiski no mums. Tas viss ir tepat blakus. Tepat blakus notiek kari, tepat mēs redzam svārstīgas koalīcijas, tepat mēs redzam pērkamas partijas, parlamentus bez prestīža, diskusijas, kas pārvērtušās par tukšu muldēšanu. Mēs redzam tehnoloģijas, kas ir ienākušas pavisam strauji pēdējos gadu desmitos mūsu privātajā personīgajā dzīvē un kas ir patiesi atvieglojuši mūsu dzīvi. Tur ir mobilie telefoni, tur ir interneti, tur ir e-pasti, daudz kas cits. Ziniet, es varu sarunāties ar mākslīgo intelektu. Vienkārši tāpat par lietām padiskutēt, ko viņš tur domā. Bet aizvien nopietnāk ieskanās tāda brīdinoša balss. Tas viss nav tik vienkārši, un tas viss nebūtu nav tik skaisti, kā izskatās. Tā elektroniskā datu apstrāde pamazām pārvēršas par cilvēku aizvien lielāku un lielāku kontroli. Pagaidām neviens tā īpaši par to vēl nesatraucās. Un mēs jau paši to atbalstam. Mēs balsojam par tādā veidā, nospiežot to taustiņu, kas parādās uz ekrāna, piekrītu, atļaut izmantot tur tās sīkdatnes. Mēs nemaz lāga neizlasām, kas tur uzrakstīts. Mēs nemaz nesaprotam, ko tās sīkdatnes nozīmē, kas viņas tādas ir, ar ko viņas barojās. Mēs tikai ātrāk gribam tikt pie tā tālākā teksta un spriežam jā. Tas, ko mēs domājam, tas jau būs kaut kad tālos laikos, tad, kad nāks antikrists,
tad, kad būs zvēra zīme, kaut kad jau tā būs, un tad cilvēki tiks pakļauti tādai totālai kontrolei. Nē, man mīļie, tas ir tepat jau, viņš ienāk mūsu dzīvēs, mūsu ikdienā. Es neko neteikšu par morālo krīzi. Jūs te varat nākt un mani papildināt. Ne, varētu, ja jums ļautu. Bet, ja mēs domājam par morālo krīzi, mēs arī varam teikt, vērtību vairs nav, vērtības ir izmainītas, labā ļaunā jēdziens vairs nepastāv. Ļaunums pasaulē pieņemās. Un tā tas būs uz priekšā, jo tā to saka Bībele. Un šo procesu mēs nekādi nevarēsim apturēt. Tas tā kā tāda milzu lavīna velsies mums virsū aizvien ātrāk un aizvien plašāk. Kas pie tā ir vainīgs? No Marsa atbraukuši zaļie cilvēciņi? Nē. Pie tā ir vainīgs cilvēks. Cilvēks, kurš visa centrā grib ielikt sevi un savas tiesības. Cilvēks, kurš kristīgās vērtības ir pametis. Cilvēks, kas valsti un sabiedrību visiem spēkiem cenšas pārvērst tādā baudkārā, sekulāra humānisma templī, kur var darīt visu, kas mums patīk, kas mums ienāk prātā. Cilvēks ir vainīgs, kurš šodien būvē 21. gadsimta Bābeles torni. Tas ir tas, ko es gribēju teikt, ka tā pasaule iet uz grunti. Neviens no jums man neiebilst. Ko vajadzētu darīt Dievam šajā situācijā? Pakratīt ar pirkstu. Teikt, vai mīļie bērni, nedariet tā. Tā taču nav labi. Dievs visu laiku brīdina. Arvien redzamāk un arvien nopietnāk. Tie kari jau nav vairāk kaut kur tur, tie pienākuši pie mūsu mājas sētas. Karstums un plūdi plosa Eiropu. Vētras norauj mūsu māju kokus, jumtus. Lauž kokus, sadauza mašīnas krusa. Notiek tādas briesmu lietas, kas pārskatāmā pagātnē nav tikušas novērotas. Vai tiešām mēs būsim tik akli un nesaskatīsim to? Neredzēsim, ka tā ir Dieva brīdinošā balss šai pasaulē. Tātad tā pasaule iet uz grunti, un Dievs mūs nopietni par to brīdina. Otra lieta, ko gribu pateikt. Dievs ne tikai brīdina. Dievs meklē cilvēkus. Divu iemeslu pēc. Dievs meklē cilvēkus, lai viņus izglābtu, bet Dievs meklē cilvēkus, lai caur šiem cilvēkiem veiktu savu darbu. Lai caur šiem cilvēkiem parādītos lielas lietas. Cilvēkus, kas grūtos apstākļos neatkāpjas no Dieva,
kas paliek Dievam uzticīgi. Caur šādiem cilvēkiem pasaulē var notikt lielas lietas. Atcerieties Novu. Caur viņa uzticību pasaule tika izglābta ūdens plūdos. Atcerieties Mūzu. Caur Mūzus darbu Dievs izveda apsolīto, izredzēto tautu no Ēģiptes. Mēs varētu baznīcas vēsturē minēt atkal un atkal cilvēkus, caur kuriem Dievs ir pasaulē darījis lielas lietas. Tur būtu Mārtiņš, Luters, grāfs Cincedorts, Alberts, Šveiceris, māte Terēza, Bilijs, Grehēms un daudz citi. Latvijā tādi cilvēki arī ir bijuši. Dievs šodien meklē, kur ir tie cilvēki, kur ir tie man uzticīgie cilvēki. Viņš atradīs. Pravieša Eceķeļa grāmatā tā Dievs saka: es meklēju viņu vidū kādu, kas nostātos par saviem tautiešiem kā mūris un aizstāvētu zemi manā priekšā. Šodien viņš meklē, kas nostātos kā mūris. Un pravieša grāmatā rakstīts: bet es neatradu nevienu. Jesajas grāmatā Dievs saka: ejiet, pastaigājiet pa Jeruzalemes ielām, palūkojiet, aptaujājieties, pameklējiet, vai jūs tur atradīsiet kādu, kas dara pēc taisnības, ir uzticīgs un patiess un domā par ticību. Jūs paši, Dievs saka, nemaz man nav jāiet, ejiet jūs, paskatieties, atradīsiet kādu. Un tad Dievs saka: ja jūs atradīsiet, tad es piedošu. Dievs piedos Jeruzalemei, ja tur būs kādi, kas ir uzticīgi un patiesi. Tāpat kā Dievs nebūtu nopostījis Sodomu un Gomoru, ja tur būtu atradis 50, 30, 20, 10 svēto un taisno. Redzat, Dievs meklē. Un meklē nevis vienu, bet meklē daudzus. 50, 30, 20. Un ja nu viņš neatrod, tad viņš novērš savu vaigu un sodu. Varbūt tas, ko mēs redzam pasaulē šodien, ir tāpēc, ka viņš neatrod savu bērnu vidū tos 50, 30, kaut 10. Un tas, kas notiek, ir viņa novēršanās un viņa sods. Un tad man jādomā tiešām Dievs, kāpēc tu neatrodi? Kāpēc tu nepaskaties uzmanīgāk? Man šķiet, mēs katrs varētu tā teikt, bet es taču esmu. Kāpēc tu mani neatrodi? Es taču esmu labs. Redzat? Un viņš neatrod tāpēc, ka man ir nepareizs skats pašam par sevi. Es taču esmu labs. Ar mani taču viss ir kārtībā. Es esmu tāds pašpārliecināts, kad ar manu dievbērnību un manu kristietību viss ir kārtībā.
Un tas ir tas skats, tas nepareizais skats. Manās acīs viss ir kārtībā, bet Dieva acīs Dievs nesaka, vai cik labi. Neuzsit man uz pleca, nepasaka, vienu jau es esmu atradis, perfekti. Iešu vēl kādu sameklēt. Es iedomājos, ka Dievam tā vajadzētu teikt. Bet viņš tā nesaka. Kāpēc viņš neatrod mani? Kāpēc viņš neatrod šodien tos savus pasaulē Dieva bērnus, kuru dēļ tad varētu piedot šai pasaulē, piedot Latvijai? Un es gribu teikt, viņš neatrod tāpēc, ka kristieši šodien ir pazaudējuši savu sāls funkciju. Tādi švaki kļuvuši, atšālējušies. Tāpat kā Izraēļa tauta tuksnesī, mēs arī šodien nemitīgi, mums nav labi, nemitīgi mēs ņerkstam, nemitīgi mēs no Dieva gribam kaut ko vairāk. Ko tad mēs no Dieva gaidām? Protams, lai viņš mums palīdz, lai viņš mums dod, bet vai mēs tiecamies pēc palīdzības tajā garīgajā jomā? Lielākoties mēs lūdzam par laicīgām lietām. Lielākoties mēs gribam no Dieva, lai viņš vairāk mums dotu. Un ja viņš dod, tad mēs viņu slavējam un sakam, vai cik viņš brīnišķīgs. Un ja nedos, ja liksiet cauri raudu ielai, ko tad mēs teiksim? Vai mēs teiksim, ka viņš ir brīnišķīgs? Tad, kad man sāpēs, mēs nepareizi esam Dievu sapratuši. Mūsu kristietība tā nav kāda piedeva pie mūsu laicīgās dzīves, lai tad mums šeit labāk klātos. Tā kā sāli vai cukuru pieber ēdienam, lai viņš būtu garšīgāks. Kristietība nav tāpēc domāta, lai padarītu tavu laicīgo dzīvi garšīgāku. Viens no maniem tādiem mīļākiem vecās derības pantiem ir Habakuka grāmatas 3. nodaļas 17. un 18. pants. Un tur tā ir teikts: ja vīģes koks arī neziedēs, vīna kokam nebūs ogu, nepiepildās cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, ja tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem, kūtīs nebūtu neviena lielopa. Es gribu teikt, ar cilvēcisko aci skatoties, no vāks. Nekā nav. Viss galīgi izputējis. Tad vajadzētu teikt, Dievs, kāpēc tu mani atstājis? Kas ar tevi notiek, Dievs? Es taču visu esmu nācis dievnamā, darījis, ziedojis 10. tiesu, un kāpēc man tāds liktenis tagad ir? Ko pravietis saka? Ja viss tā arī būtu, un tomēr, neskatoties uz visu to, ka tu liec iet cauri man tādai raudu ielai, un tomēr es gribu gavilēt savam kungam, likt izpausties savam priekam. Tā nav tāda vienkārši tukša lēkāšana. Tas ir viņa sirds sauciens.
ko pravietis saka. Tāpēc, Dievs, ka tu man esi mīļāks, tu man esi tuvāks, tu kā persona, tu kā tas lielais. Lielāks par to, ko tu man pielaidi šajā zemes virsū. Redzat, ir jāizmaina tas skats, kā mēs skatāmies uz lietām. Mēs esam par daudz koncentrējušies, piesaistījušies, sasaistīti ar to laicīgo skatu, ar to skatu uz šodienu, uz šo brīdi, uz to, kas notiek tagad. Tam skatam no laicīgā skata ir jāpārto par, nav vairāk tas vārds, pravietisko. Pravietiskais skats šodien mums ir vajadzīgs. Tas mūsu ilgu virziens ir jāmaina. Pravietiskais skats, tas ir ticības skats. Un ticības skats nozīmē, kaut arī es neredzu, kaut arī es nesaprotu, kaut arī es nezinu, kaut arī daudz kas man paliek noslēpums. Es ticu viņam. Pāri par to nezināmo, pāri par tiem noslēpumiem, pāri par to uz grunti ejošo šodienu, es ticu viņam. Man bieži uzdod jautājumu, vai mūsdienās ir pravieši. Jo Bībelē taču ir rakstīts, Jānis Kristītājs, pēdējais pravietis. Un tajā pašā laikā Pāvils raksta korintiešiem, tad, kad viņš runā par garīgām dāvanām, viņš kā vienu no dāvanām norāda praviešu dāvanu. Redzat, un ne tikai norāda praviešu dāvanu, viņš saka, dzenaties pēc tā. Ne par vienu citu dāvanu viņš nesaka, dzenaties, lai jūs varētu runāt mēlēm, jeb vēl kaut ko. Vienīgā dāvana, par ko Pāvils saka, dzenaties pēc šīs. Dievs taču visas dāvanas izdala pēc savu prātu. Jā, bet kārojiet un dzenaties pēc šīs, lai jums būtu praviešu dāvana, lai jums būtu pravietiskais skats uz šo pasauli. Skats, kas iet pāri šodienai. Ticības skats ir skats uz Kristu. Pravietiskais skats ir skats uz Kristu. Prāta skats ir skats uz Kristus darbu. Vai, citiem vārdiem sakot, Kristus darbu analīze. Mēs gribam izanalizēt un izprast, kā tur tas ir noticis, ko Jēzus darīs. Kā tas varēja notikt, pētīt un interpretēt un darīt. Tas ir prāta skats uz kristietību un uz Kristu. Arī radīšanas stāstā tas būtu cita tēma, ļoti interesanta. Mūs jau neinteresē tik daudz jautājumus, kas to viss ir paveicis. Dievs brīnumu izdarījis. Es nekad nemūžam to neizpratīšu. Un tomēr mani interesē nevis kas, bet kā tas varēja notikt. Un tas vairs nav pravietiskais skats. Tas ir prāta skats, tas ir zinātnes skats. Un mēs gribam ticību aizvietot ar prātu un zinātni.
Dievam vajag šodien cilvēkus ar pravietisko skatu. Un šodien viņš, katru no mums tevi uzrunā pavisam tieši. Izmaini savu skatu. Šodien, tajā skaistajā dienā, pagriez savu skatu no šīs dienas skata uz ticības skatu, uz pravietisko. Pagriez savu skatu no prāta skata uz ticības skatu. Tiecies pēc praviešu dāvanas, topi par manu pravieti, saka Dievs. Tas ir kaut kas ļoti, ļoti vajadzīgs un nozīmīgs. Un Pāvils uzrunā visus draudzes locekļus Korintā, kur nebija tik ideāli labi, gluži otrādi. Viņu vidū bija visdažādākie grēki. Pāvils saka, grēki ir tāpēc, ka jūs te mīcaties pa šodienu. Skatieties pāri, tur ir Kristus. Absolūti visiem ir jātop par praviešiem. Man bieži jautā, vai ir pravieši šodien? Ir, jābūt. Vairs ne tā kā vecajā derībā, kur profētisms bija kā institūcija, kā amats, bet mums visiem jātop par praviešiem tādā nozīmē, ka mēs esam Dieva starpnieki, mēs ejam, mēs sludinām Dieva vēsti, mēs pārstāvam viņa valstību un atklāti pasakām, kas notiks tad, ja cilvēks atkāpsies no Dieva. Kā kļūt par pravieti? Redzat, izējas punkts ir skaidrs. Jātic. Ticēt Dieva vārdam. Jūs teiksiet, mēs visi ticam. Es mazliet gribu apšaubīt to. Es gribu teikt, ka mēs tā īsti pravietiskajam vārdam vairs neusticamies. Mēs kaut kā neņemam to nopietni. Tā dzīves rutīna un pasaules ļaunums, tas mūs attālina no Dieva. Tas nomāca ticību. Un es gribu teikt, ka šodienas draudzēm nav vairs pravietiskā skata. Mēs esam iestrēguši šodienā. Un visa kristietība mums it kā ir sašaurinājusies. Ka mēs cenšamies daudz maz pieturēties pie Dieva likumiem, galvenokārt pie kristīgās ētikas tradīcijām. Mēs esam aizvietojuši viņu, to lielo dzīvo Kristu, Dievu, kas ir upurējies, kas ir nācis, kas ir mīris manis dēļ. Es esmu aizvietojis ar kristīgās ētikas tradīcijām. To drīkst darīt, to nedrīkst darīt. Pravietiskais skats pāri šai pasaulē, pāri ikdienai uz nākotni. Nākotni mēs gribam zināt. Nesakiet man, ka nē. Gribam zināt, kā tad īsti rudenī būs. Ar tiem rēķiniem, ar tiem kariem visiem, ar Covid un vēl kaut ko. Bet visas lietas, kas mūs tā satrauc, par ko mēs interesējamies, tā ir šodiena. Par to garīgo nākotni mēs tā daudz neinteresējamies. Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka tur viss ir skaidrs. Tur viss ir skaidrāks par skaidru. Tur nav noslēpumu. Bībele skaidri un gaiši pasaka, Jēzus Kristus nāks atkal. Tā ir Bībeles pamatvēsts.
Jautājums, vai mēs to ņemam nopietni? Vai mēs to sadzirdam vēl? Vai mēs turam šo vēsti? Jēzus Kristus nāks atkal par to visvērtāko, visnozīmīgāko savā dzīvē. Vai mēs visu esam pakārtojuši šim lielajam apsolījumam? Pavisam nopietni tas skars katru vienu no mums. Mēs nezinām, kad, bet tas būs nenovēršami. Vai mēs uz to ceram? Vai mēs gaidām to, ilgojamies pēc tā? Katrā ziņā šodien par to mēs runājam maz. Un tas pirmo kristiešu ticības apliecinājums – Maranatā, nāc kungs Jēzu. Tas nebūtu nav mūsu ilgu mērķis šodien. Redzat, bet ja nav paļaušanās uz cerību, tad nav jau arī ticības. Tad tā ir tikai tāda ticības ilūzija. Pravietiskais skats mums jāatgūst. Skats no šodienas uz nākotni. Skats no prāta uz ticību. Jāņa evaņģēlijā 7 reizes ir lietoti. Jēzus izsaka savus pašatklāsmes vārdus. Es esmu. Viņš saka, tur es esmu dzīvības maize, es esmu pasaules gaisa, es esmu durvis un tā tālāk. Bet varbūt mēs nemaz neesam ievērojuši, kad ir vēl 8. Jēzus pašatklāsmes vārds, kas uzrakstīts atklāsmes grāmatā. Jau tad, kad viņš ir debesīs, pie Tēva, 22. nodaļa, 16. pāns, un tur Jēzus saka, es esmu rīta zvaigzne. Nevis kāda vienkārši zvaigzne. Es esmu viena rīta zvaigzne. Tā, kas norāda uz rītu, tā, kas nes rītu, kas klīdina tumsu. Pasaulē joprojām ir tumsa, bet pienāks laiks, kad uzliks rīta zvaigzne. Kā šī zvaigzne uzlec? Jā, tas būs tas pravietiskā vārda piepildījums, ka viņš nāks atkal. Un tomēr tā nav tikai tā tālā neredzamā nākotne. 2. Pētera vēstulē teikts, kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzliks jūsu sirdīs. 2 dimensijas šim pravietiskam vārdam. Viņš nāks atkal, un Kristus parādās jūsu sirdīs. Runājot par nākotni, uzsverta ir mūsu sirds. Tā ir tā vieta, kur jāuzlec tai rīta zvaigznē. Tā ir tā vieta, kur jāmainās kaut kam, jo tur ienāk gaisma. Un gaisma atklāja paslēpto. Tad ko es esmu sevi atklājis? Ka es esmu labs, balts un tīrs. Ir jāierauga kaut kas pavisam cits, ja mēs raugāmies ar to pravietisko skatu. Jāierauga Kristus lielums un pašam savs grēcīgums. Gaisma neizsauc pašapmierinātību.
Un pašapmierinātība nebūtu nav pravietiskais skats. Vai šodien ir pravieši? Jautājums jāapgriež otrādi. Jautājums ir jāapgriež, vai es esmu pravietis? Dievs mani un tevi šodien grib redzēt kā pravieti Latvijai. Kāda būs mana atbilde? Man mīļie, mēs esam pa daudz pasaulē kļuvuši līdzīgi. Mums ir labi tāpat, kā ir. Mēs gribam tādu ērtu kristietību. Mēs tā īsti neticam. Mums ir svarīgākas lietas un tās nepatikšanas, kas saistītas ar pravieša likteni, tās mēs arī negribam piedzīvot. Kristietībai ir jābūt vērstai uz vienu mērķi – Kristus nāks. Ja mēs pazaudējam pravietisko skatu, ja mēs nenorādām uz viņu, tad mēs esam maldu mācības sludinātāji. Tad mēs esam viltus pravieši. Tad mēs esam Kristus nodevēji. Mēs nu pat lasījām, tad, kad es būšu aizgājis un jums vietu sataisījis, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Mēs nezinām, kad tas notiks. Priekš katra no mums savā laikā. Varbūt mēs kādu šodien sastopam pēdējo reizi. Varbūt Dievs šodien dod mums kādu vienīgo iespēju ar kādu parunāt, kādam kaut ko pateikt. Varbūt es saku savu pēdējo svētdienu. Kāpēc mēs esam tik vieglprātīgi, tik bezatbildīgi dzīvojot šo dzīvi? Mums ir jāmainās. Jāpārtrauc dzīvot prāta kristietībā, jābeidz piesaistīt savu skatu ikdienai, šodienai, jāpaceļ acis uz augšu. Jāatgūst pravietiskais skats, un tas ir Kristus nāks. Jāņem tas nopietni. Un jāiet pasaulē ar šo vēsti. Ja jūs nebeigsiet grēkot, jūs sagaida sods, jo mūsu kungs nāk. Uzmosties, kļūsti gaišs, dzenies pēc pravieša dāvanas. Tava pravietiskā balss un tava pravietiskā stāja šodien ir vajadzīga. Dievs tevi meklē, jo viņš nāk. Lūksim Dievu. Kungs, Jēzu, mēs tev pateicamies par šo apsolījumu, ka tu nāks atkal, ka pāri visam tam, ko mēs piedzīvojam šajā pasaulē, kas ir ļauna, kurā tu tiec aizmirsts, ka tu ņemsi mūs kādreiz atkal pie sevis. Es tev pateicos par to, Tēvs, ka tu mūs uzrunā un ka tu mūs mudini savu skatu celt pāri par šodienu uz mūžību, ka tu mūs mudini tik daudz savu prātu nenodarbināt
arī ar jautājumiem, kā, bet pāri nezināmam, pāri nesaprotamam, saskatīt tavu lielumu. Kungs, Jēzus, svētītu mūs katru vienu, svētīt draudzi, mūs visas kopīgi ejot par ceļu, ko tu mums esi norādījis, uz mājām, kuras tu mums esi sagatavojis. Tēvs, tev lai ir gods, slava, pateicība un pielūgšana tagad un mūžu mūžos. Āmen!